šī mandāta komisija stundu lēma par mēnešreizu atvaļinājumu, un viņiem šis jautājums bija svarīgāks. Un viņi tāpēc, tad, kad mēs atnācām, viņi pateica, nu, ziniet, mums vairs nav laika, mēs jums dodam 5 minūtes, jo mēs esam lēmuši par mēnešreizēm. Un tur bija Latvijas televīzija, un vēl bija mēdī. Viņi visi skatījās un rakstīja raidījumu par to, kad ir mēnešreizu 2 dienas atvaļinājumi. Tas bija super svarīgi. Tā kā pa vēja parkiem jārunā, tad mums ir 5 minūtes, mums tad Daina Vītola iedeva 5 minūtes un neļāva pat iebilst pret tiem argumentiem, ko viņi mēģināja no Kema virzīt tajā tiešraidē. Un tā opozīcija pēdiņās, kas sēž Saeimā šobrīd, viņa vispār nav nekāda opozīcija. Jo opozīcija ir jāceļās kājās un jāaptur sēde, viņai vienkārši jāuzdod jautājumi asi tiem, kas ir atnākuši izpostīt mūsu zemi. Viņi to nedara, viņi sēž un kasās, viņiem kaut kur ir jāskrien. 5-5 sākumā bija. Un tad, kad bija jautājums, vai viņi virzītu tālāk, tad arī bija 5-5. Un tad viņi ļoti viltīgi izdomāja, ka viņi vienkārši šo iniciatīvu nevis noraidīs, bet tā kā ignorēs. Tāpēc, ka sēž vienkārši muti pilnas, nezinu, ūdens sasmēlušies un mutē opozīcijas ziltiņš sēž, kas tur Šlesers, viņi vispār nekad nav neko runājis, man liekas. Opozīcijai ir jāstrādā, viņai jāatbalsta tie, kuri ir atnākuši ar tautas iniciatīvu. Un, protams, ka šodien mēs redzējām, ka Gatis Galviņš no attīstītājiem sēdēja ārkārtīgi pārliecināts par sevi, par to, ka jā, paldies visiem pēdiņās, jā, paldies, un Ken saka paldies tautai, jā, bet, nu, mēs strādāsim pie labāka regulējuma, respektīvi mēs vairāk jums pausīm braukāsim tajās ietekmes uz vīzu novērtējumu komisijās, bet tāpatās mums jāiet tālāk, jo Gatis Galviņš saka, lēta enerģija būs, mums būs lēta enerģija no vēja parkiem. Viņš to atkārtoja vairāk un vairāk, bet tā viņa izturēšanās pret cilvēkiem tik augstprātīgi. Latvijas Zaļā partija neatbalstīja šo lēmumu. Edgars Tāvars kopā ar savu kolēģi viņi nobalsoja par to, lai šī iniciatīva tik noraidīta. Tā kā Zaļai partijai ir kauns. Dabas draugi pēdiņās pret dabu, jā? Dabas draugi pret dabu. Un es vienkārši redzēju, ka tā šī sadarbošanās ar Gati Galviņu, man viņa acīm redzama bija kādā veidā, viņi tur arī savus visus argumentus saskaņoja.